Labvakar, mīļie pasaku draugi! Šodien atkal Daiga ar saviem mazajiem draugiem! Ar mazajiem draugiem šodien sāksim lasīt tādu lielu grāmatu, kas saucas Labas uzvedības ābece. Labas uzvedības ābece. Vai mums grupiņā visi bērni labi uzvedas vienmēr? Kā jums šķiet? Nē, Man arī šķiet, ka nevienmēr, vai ne? man ir sirsniņas. Skatīsimies, kas tad tajā grāmatā mums ir stāstīts. Atšķirsim, pirmajā lapā nekas nav rakstīts, te ir vēlreiz uzraksts. Un mamma ar meitiņu laikam, jā? Jā. Tādas draudzīgas un mīlīgas. Pirmajā lapā mēs redzam nosaukumu Labie vārdi. Tieši tas, par ko mēs runājām, vai ne? Vakar un aizvakar par labajiem vārdiem. Nu, tā klausamies, kas tad tur ir rakstīts. Zanderes. Labie vārdi ir paroles. Dzīvē tie nepieciešami uz katra soļa. Labie vārdi ir kā medus. Jūs dzirdat? Jā. Labie vārdi ir kā medus. Tie mums dziedē kaites daudzas. Kas ir kaites? Kaut kāda slimība? Slimības, jā, sāpes, kaites. Paskat, labie vārdi. Jūs zinājāt, ka labie vārdi var dziedēt arī kaites? Ko? Es to nebiju iedomājusies nekad. Tā tad vēlreiz klausieties, labie vārdi ir kā medus. Tie mums dziedē kaites daudzas. Izkūst neticības ledus. Labie vārdi labo saudzē. Labu rītu visiem saku, mammai, tētim, saviem draugiem. Jūs mammai un tētim mājās sakat labrīt? Vai tikai šeit grupiņā? Jūs sakat labrīt? Jā. Tiešām? Jā. Māleči. dažreiz. Dažreiz tikai. Vai tad tu domā, ka mammai un tētim nevajag labu dienu un labu rītu novēlēt? Tas tā kā pirmais labais vēlējums, kāds tiņas vaļā. Labrīt! Vai ne, bērni? Jā. Nu jā, Arī laiku aizmiršu pat. tu aizmirsi, tad rītā pasaki labi. Sarunāts? Rītā visi pateiksiet mammai un tētim. Labrīt! Un ar smaidu un vēl buču var iedot. Tad pavisam priecīga diena sanāks mammai un tētim, vai ne? Tātad mammai, tētim, saviem draugiem labu rītu vēlēt māku. Es pat kukaiņiem un augiem rītā, dienā, novakarā. Labie vārdi labu dara. Es nesapratu. Viņi sveicina pat kukaiņus un augus. Jā. Es īstenībā savam kaķim arī saku labrīt. Vai kad es atnāku no darba, es viņam saku sveiks, Mārlī. Viņš man nevar atbildēt, bet viņš priecājās, man liekas, ka es viņu pasveicinu. Kā jums liekas? Jums, kam ir mājās suņi un kaķi, jūs viņiem sakat? Kaut vai labrīt, vai ar labu nakti? Es aizmiršu. Tad varbūt no šodienas pamēģināsim. Kam ir mājās kāds dzīvnieciņš, tad pateiksiet viņam kādu labu vārdiņu. Mūsu izsēku visi kaķi bjāk no mums. Bēg no jums prom? No mums jā. Tev ir, tad pamēģini pateikt viņiem kādu labu vārdiņu, ja? Man ir Daniels dzīvnieks. Tev ir Daniels brālis, ko tu man te pekstiņu stāsti. Un es teicu mantiņa. Pareizi, laba doma. Pat mantiņai mēs varam pateikt. Labrīt. Jo. Vai arī ar labu nakti. Iesim abi gulēt. Iesim, labi. Nu Es ko? kaut kā tā darīju. Jā? Es arī. Tā kā Misters Bīns ar savu lācīti sarunājās, Jā, vai ne? Misters savlācīti. Lasam tālāk. Labos vārdus zina visi bērni, te rakstīts. Tiešām visi bērni zina labos vārdus? Nē. Laikam zina, bet aizmirst lietot kādreiz, vai ne? Pareizi aizmirst kādreiz. Bet kādu rītu ar mani notika, lūk, kas. Pamodos es drūmu vaigu. Noskatījos sapni baigu. Bet? Sapnis slikts parādījās. Un kas bija tas šausmīgākais, un kas bija tas drausmīgākais, negribēju es nu dienu vairāk sacīt jums labdien. Tomēr, lai arī cik slikts kārstāvoklis tev būtu,
Tik un tā ar visiem vajag laipni sveicināties. Citreiz jūs atnākat no rīta, jums varbūt negribas uz bērnu dārzu, jums miedziņš nāk vai mammu gribās, vai ne? Bet vienalga. Jā, bet vienalga, cik slikti būtu un cik slikts būtu garstāvoklis kādreiz. Kas te bija teikts? Vienalga, mēs pasakām labrīt, vai ne? Un tad arī garstāvoklis var izmainīties no laba vārtiņa, vai ne? Jā. Saulīte man smaidīt smaida, arī viņa ļoti gaida manus vārdus izdzirdēt, labus vārdus izdzirdēt, mīļus vārdus izdzirdēt. Jūs sapratāt, kas tikko šajā pantiņā bija teikts? Kas gaida labos vārdus? Saulīte. Iedomājieties, saulīte arī gaida labos vārdus. Šodien mēs saulīti neredzam, saulīti ir aiz mākoņiem, bet varbūt viņa mums ir. Ir saulīte debesīs noteikti, viņa nekad nepazūd. Tikai mākonīši aiziet priekšā, vai ne? Jā. Bet es vēl kaut ko iedomājos. Runājot par debesīm, ka tur ir saulīte, varbūt vēl kāds gaida mūsu labrīt. Kā jums šķiet? Mākoņi. Nu, varbūt. Dievs. Man šķiet, ka Elza pareizi uzminēja to manu domu. Kā jums šķiet, vai Dievs gaida mūsu labrīt? Jā. Visi tā domā. Man šķiet, ka Dievs ļoti priecātos, ja jūs no rīta viņam pateiktu labrīt, es esmu pamodies, es priecājos, ka es esmu dzīvs, un es došos savās dienas gaitās, vai uz dārziņu, vai brīvdienā atpūsties vienkārši ar mammu tēti, vai ne? Tad kāds jums tagad būs uzdevums brīvdienās? Priekšā mums ir 2 brīvdienas. Kas tur bija ar tiem suņiem un kaķiem? Teiksim viņiem labrīt un ar labu nakti. Pamēģiniet, vai ne? Vai kādu citu labu vārdiņu. Piemēram, tu esi mīļš, tu esi tik skaists. Es tevi mīlu, mani sunīt, manu kaķīt, ja? Es Vai kaut arī kā ar labu spēlējos nakti? ar savu lēli. Viņa bija tā kā lēla, kura tāda bebīšu lēla, un es ar viņu spēlējos, ka viņa ir tā kā mans bebī. Nu jā. Tad tālāk suņi kaķi. Kas ar mamām un tētiem? Viņi gaida mūsu labrītiņu? Jā. Gaida viņi mūsu labrītiņu, jā. Kas tālāk tur bija? Par mantiņām Keita teica, jā, mantiņas. Un kas tur debesīs? Dievs un Dievs saule. un saulīte, jā, mēs varam visiem teikt labrītiņu. Un no tā diena paliks tikai labāka, nevis sliktāka, pareizi? Jā. Jā. Nu, pirmā nodaļa man ļoti patika. Nu, tad teiksim tagad bērniem. Saldus sapnīšus un tā bučas siltu sedziņu.